UTMB nedēļa? Kaut kā pienāca patiesībā klusi un mierīgi un ātri. Jā, kad tu tam negatavojies, tādā ziņā, ka neplāno skriet, tad UTMB nedēļa pielavās. Patiesībā arī, man liekas, tādā iepriekšējos gados, pat ja tā kā nav plāna piedalīties, tas caur audzēkņiem kaut kā vairāk tika izdzīvots. Un šogad šajā ziņā arī diezgan tā pieticīgi. Jā, principā, ja kādreiz bijis, atceros, nezinu, kaut kāds tur 18. 19. gads, kad, teiksim, no Latvijas bija, nezinu, tur no sērijas 30 cilvēku delegācija tāda sajūta. Tiešām, kad pat taisīja... lielākas, es teiktu. Kad taisīja to kopbildi, kaut kādā, manuprāt, trešdienā bieži vien, vai kaut kur, tad, tur bija reāli kupulspulks, un tad šobrīd ir tā, ka tu vispār kasi pakaus un domā, kas vispār tur skrien no mūsējiem. Jo, piemēram, man neviens audzēknis. Man skrien viens. CCC, bet tāds, skaidrs, ka šādi nevar visus apskatīties, bet tā kā, ja ieiet tajos live rezultātos, kas, kur varēs sekot līdzi sacensībām, tur šobrīd var apskatīties favorītu listi, un tā favorītu liste ir iet līdz kaut kādam konkrētam reitingam, kur var arī pa valstīm apskatīties, un tad patiesībā pa 3 galvenajām distancēm, kas ir UTMB, CCC un OCC, 5 latvieši. Kas ir reāli maz. Vai ne? Jā, droši vien, ka tas noteikti nav vienīgais iemesls, kādēļ. Tā kā ir tā nedēļa pielavījusies tā klusi, man arī tāda sajūta, ka tajā, tas, caur ko es uzņemu informāciju par taku skriešanu, tas arī, es teiktu, ir kaut kādā ziņā bijis ļoti kluss, jo, piemēram, par tādu Western States, man liekas, ka, to jau arī man šķiet, mēs esam iepriekš runājuši, ka viņi prot ļoti labi uztaisīt to hype par to, jo kaut kā, piemēram, kaut vai tie paši, tas kā uz to Western States var tikt, ir tās atlases sacensības, kur tās zelta biļetes var tikt dabūt, tā kā golden tickets, un droši vien tāpēc, ka, tas ir samērā tik mazs tas dalībnieku pulks, kas tādā veidā tiek, un tam tiek pievērsta liela vērība. Piemēram, ja mēs skatāmies uz tādiem UTMB fināliem, tad tur katrā UTMB posmā, kas ir kaut kādi, tā rupi reiķinot plus mīnus 50. 60, jā. Jā. Katrā, principā vismaz 3 cilvēki, katrā dzimumā tiek. No katras distances galvenās. Jā, līdz ar to tā kā tas pulks, kas tādā veidā kvalificējas, ir tik liels, ka... Turklāt ir ļoti daudz to sacensību, kur ir 1, 2 stipri, vai nav pat neviena, varbūt tādā, kurš pēc tam varētu būt favorīts UTMB vai ne. Kas uzreiz noved arī pie tā, ka tā kā tie posmi par viņiem katru, piemēram, runāt, nav absolūti nekādas jēgas. Pat ja mēs atgriežamies pie gaujas, kaut kādi piedestāli vai ne, tur ir skrējēji, par kuriem pirms gaujas, ne es, ne tu, kur ir uz piedestāli, par kuriem mēs pilnīgi neko nezinām. Un turpinām nezināt patiesībā. Ok, jā, tur skaidrs, tas Benītes tur sevi parādīja, vai ne, un Poliete, jā, kā viņai bija otrs. Dominika Štelmache, jā, tie ok tādi, kas paliks atmiņā, un ja viņi skriet, teiksim, tajās arī, kā tas Spānis skries OCC, vai skaidrs, ka tam tu tagad pievērsīsi nedaudz vairāk uzmanību, bet pēc būtības šādu posmu ir ļoti daudz, un katrā no viņiem kāds tiek, un nevienmēr tie tādi, ko tu pēc tam atceries, un kuriem tu tur attiecīgi arī seko līdzi tajās finālos. Jā, un arī droši vien tas, ka tā kā samērā ilgi nav pieejamas tās, starta saraksts, teiksim, ja tādā atgriežot pie paša Western States, tā kā loterija ir publiska, tas viss tā kā, būtībā, man šķiet, ka jau, principā jau nav tā, ka UTMB būtu problēma ar cilvēku apjomu, līdz ar to iespējams viņiem vienkārši, tā kā tas, pat nav nepieciešams, viņiem viss ir labi tā kā ir, bet, no tāda vienkārši kaut kāda tāda hypa, es domāju, viņiem daudz ko pamācīties. Jā. Un katrā ziņā hypes ir vai nav hypes, bet tas UTMB ir pienācis, un mēģināsim arī šodien nedaudz viņu izšķetināt. Te gan arī jāņem vērā, ka šo mēs ierakstām, tā kā... Nedēļu pirms, līdz ar to var gadīties kā ar gauju, ka tas, ko mēs šeit stāstam, vēl, līdz starta brīdim pamainās. Bet, šis ir šī brīža, tā teikt, aktuālā informācija, un tad mēģināsim ieskicēt, to, kas tad varētu būt interesantākie kaut kādi pavadieni, temati, no tās gaidāmās nedēļas. Jau pirms kāda mēneša atpakaļ bija runas par to, ka Šamanī jauns mērs, kurš tur visu grib ierobežot un samazināt un tā tālāk. Un tajā ziņā, šī gada tas UTMB droši vien
būs tāds kā parasti. Nu, šeit tā nekādu radikālu izmaiņu vēl nav. Tu tik minēji, ka kemperus tur ķerstot, ja pa pilsētu. Nu, tā kā neļauj parkoties tur, kur nevar. Kas, nu, tā kā, jā, droši vien daļa no problēmas, kas tiem vietējiem kaitina, vai ne? Bet visādi citādi, nu, pasākums plānojās, ka norisināsies, tā kā ir norisinājies visus pēdējos gadus, droši vien šums un cirks tur būs liels. Tā kā pagaidām viss šajā ziņā paveicam. Jā, un mēs arī skaidrs pievērsīsim lielāku uzmanību tieši tām 3 galvenajām distancēm, kas ir OCC, kas sākas ceturtdienā, un CCC, kas sākas piekdienu no rīta, un UTMB, kas sākas piekdiena pēcpusdienā, vakarpusē. Skaidrs, ka vēl ir PTL un TDS un ECC un jauniešu skrejienu un tur MCC un vēl. Daudz visādi burtu kombinācijas. Jā, bet par tiem mēs daudz mazāk, principā nerunāsim, būsim reāli, bet, jā, droši vien, tā kā varētu teikt, ka ir pierastās distances, ir, tā kā, nezinu, klasiskas, tā kā nemainīgām starta vietām, ja neietekmē laikapstākļi nemainīgu arī to pašu tā kā trases konfigurāciju nemainīgiem startlaikiem, bet tomēr kaut kādas izmaiņas ir, un tās lielākās izmaiņas šogad skar tieši OCC distanci, kas, tā vēsturiski vienmēr bijusi vismaz pēdējos gados apmēram tie 56 kilometri. Pagājušajā gadā gan laikapstākļu dēļ viņiem bija izmaiņas, un tā distance kļuva garāka, ja nemaldos. Tur. Garāka, bet tā kā arī ātrāka. Jā, un tad šogad šķiet, ka viņi ir nolēmuši, ka tās bija ļoti labas izmaiņas, un būtībā tā distance šobrīd ir 61 kilometrs. Un tas posms, kas ir nācis klāt, es no kaut kādiem, no kādiem podkāstiem tā saprast, ka tur sākumā cilvēki domāja tā kā apmēram, hei, šit vispār nav tā kā skriets, kad noteikti tur ir kaut kas, nezinu, briesmīgi tehniski vai kas, bet būtībā laikam tur nāk vienkārši kaut kāda grantene klāt. Tā kā super ātri, viegli kilometri. Jā. Es neesmu tā kā detaļās iedziļinājusies tajā, bet ļoti iespējams, ka man nāksies iedziļināties, jo šobrīd, teiksim, es esmu pati pārcēlusi savu šogad plānoto CCC dalību, tā kā sarunājusi, ka viņa tiek pārcelt uz nākamo gadu, bet teiksim, šajā brīdī es sāku domāt, ka varbūt es nemaz CCC negribu skriet un ka varbūt es gribētu skriet OCC. Un tas nav pilnībā saistīts ar to, ka tā kā man būtu šaubas, vai es tur varētu vai nevarētu paspēt sagatavoties. Skaidrs, ka tas arī ir kaut kāds faktors, bet es pat teiktu, primārais ir tas, ka es nezinu, vai man vispār tik garu distanci gribas skriet kā tādu. Vienalga, kad viņa būtu. Tā kā līdz ar to iespējams, ka ar to OCC distanci un izmaiņām varētu būt, ka nākamgad iepazīšos klātienē. We'll see. Tuvāk, jā. Jā, tuvāk. Tā kā, tas pat tādām trašu izmaiņām citādi, principā šobrīd viss kā parasti. Skaidrs, ka var jau būt, ka kaut kādi, teiksim, šajā brīdī, kad mēs runājam, kaut kādas laika prognozes, varbūt pēkšņi kaut kas pamainās un kaut kas, teiksim, distancēsim mainīts, bet šobrīd vismaz izskatās, ka diezgan ok. Cik es skatījos. Jā. Kā jau katru gadu noteikti tas, ko izceļās šie visi 3 fināli, ir tas, ka katrs no viņiem ir pārbāsts ar mega spēcīgiem skrējējiem un skrējējām, un katrā ir tiešām, droši vien, ļoti dziļi, principā, es negribētu teikt visdziļākie tie sastāvi, jo, ja mēs skatāmies kaut kādas īsākas distances, tāpat Sierra Sinal, tur ir stipri augstāks tas līmenis, vai ne, varbūt tas pats Broken Arrow arī droši vien tur, tie ir gan tādi īsāki, vai ne, bet tādā, 100 jūdzēs, kas ir UTMB, tur nav konkurentu. Tas pats Western States, jā, ļoti spēcīgs tas sastāvs, bet tur ir reāli 20 plus 20 stipri. UTMB ir droši vien 100 plus 100 stipri, vai ne? Jā, jo kam interesē tā kā vairāk tieši par tādu, tiem starta sarakstiem, tad, iepriekšējā nedēļā šitam te Free Trail podkāstam bija forša epizode, viņu arī YouTube'ā var noskatīties, jo tīpaši šo epizodes arī rekomendētu noskatīties video formātā, jo tur bija diezgan daudz vizuālā materiāla, un viņi diezgan daudz runāja arī par tiem, tā kā galvenajiem favorītiem. Tad, piemēram, lielākajai daļai distanci viņi apskatīja tā kā top 30. Jā. Un tad ir distance, kur, piemēram, parāda džekus top 15, un visiem ir 900 pāri indeks. Visiem. Un tad kaut kādi, teiksim, tevi kaut kāds tur tā kā gandrīz 900, tu pat neesi tā kā top 10 tā kā favorītu sarakstā, un kodām dāmām UTMB arī līdzīgi, ka tie cipari ir milzīgi. Līdz ar to es teiktu šeit
visām sacensībām, nu, it īpaši arī tādam UTMB mainījies tas, ka, nu, vairs nestrādā tas, ka, nu, tu vari cerēt, ka tu no beigām aplasīsi kritušos, jo tur ir pārāk daudz spēcīgu skrējēju. Nu, ja tādā Western State kontekstā bieži vien ir runāts, ka skrien konservatīvu, bet ātru skrējienu, nu, un tu beigās dabūsi to kaut 9. 10. vietu, lai pēc gada varētu atgriezties. Arī tur gan sāk runāt, ka ar to, nu, tā kā vairs nepietiek. Tādā UTMB, nu, kādreiz nedaudz tā bija, jā, ka varēja, nu, izturīt to nakti, nu, tad tu uz tādu top 10, ja tu esi kaut kur tur, nu, tā kā touch and go, tūmā kaut kur, vai ne? Nu, ka tu varbūt varēsi dabūt, vai ne? Jā. Šobrīd, nu, jā, tā sajūta ir, ka tā, nu, ja 10 nolūzīs, tad pilnīgi citi 10 nāks viņu vietā, un ja tie 10, tad vēl būs 10. Un, Jā, tas tāds nu, tā kā, daudz galvu pūķis, vai ne? jā, ka tā īsti, nu, tas nav tik vienkārši. Nu, Un ar visu to jau noteikti arī, nu, ja mēs pie tā UTMB paliekam, nu, visu to noteikti arī es ļoti šaubos, ka būs kaut kas savādāk kā citu gadus. Noteikti tā nakts, kas ir, nu, ja UTMB sākās vakarā, noteikti nakts atnesīs atkal daudz upuru. Tā kā mafijas spēlē. Jā, mafijas spēlē, kur vienmēr smējamies, ka pjakas kāds pamostās beigts, un nu, tad te būs līdzīgi. Arī noteikti. tā kā no rīta ieslēgsies tiešraide un būs tāds... Patiesībā, nu, tā kā man skatoties UTMB, tā vienmēr ir pati interesantākā daļa. Un es teiktu tā, es ir tos grafikus redzējis, kur, piemēram, Monopola, kas spēlē kāds ir, interesētas pīks. Nu, tad Monopolam ir tur, nezinu, nu, viņš, 4 stundas iet. Pirmā pusstunda tev ir tā kā maksimālā interese. Jā. Pēc pusstundas tas brīdis, kad tu saproti, ka tu neuzvarēsi 0, un tad viņš vēlkās tā 3,5 stundas. Tā atkāpe. Jo, nu, Monopolā to ļoti ātri var saprast. Jā. Šeit tad ir tāds, ka, nu, tas sākums ir, nu, tā kā riktīgi pīķī. Es teiktu, un līdz tie, līdz zušiem vienkārši. Nu, labi, Sanžervē. Es teiktu, līdz iešanai gulēt, kamēr viņi tur tumsā pazūd, ir rītīgi aizraujoši. Nu, vienmēr ir kāds, kurš ir priekšā, kurš domā, kas tas tāds, un skaties, ka, nu, viņš ir viens no tiem, kurš no rīta nepamostās. Te gan arī par šo es dzirdēju tādu interesantu ideju, ka, tā kā iedomājies tādu potenciālu situāciju, ka, piemēram, nu, kā kāds skrējējs iet pie sponsora un saka, hei, re, kur es varu noskriet, nezinu, pirmos 20 kilometrus UTMB priekšgalā un dabūt vienkārši ļoti daudz tā kā screen time tiešraidē. Nu, 20 pa maz. Nu, pirmajos, pirmajos 7, 8 tevi baigi, nu, ja vien tu tiešām neatrausies. Jo ir jau, nu, kas ir Mont Blanc maratons, katru gadu 42 km distancē, katru gadu čalis, kurš tieši tā arī dara. Jā. Viņš mauc. Un, bet, nu, tā kā, bet man liekas, viņu katru gadu ar vien ātrāk un ātrāk sāk noķert, vai ne? Jo nu, tas temps jau pēc būtības ir augsts. Kaut tai pasoties jā uz šiem pašiem tā kā favorītu UTMB indeksiem. Jā, un te jau var tā pirmā daļa pa to 7, 8 salīdzinoši līdzeno. Nu, tur ļoti bieži tāpat pafilmē kaut ko no grupas, vai ne? Nu, tur tāds tik liels tas haoss, vai ne? Nu, ok, atrausies viens, varbūt tev arī, nu, pieliks kameru, bet es domāju, tāpat diezgan daudz filmēs pārējos, vai ne? Pēc tam kalnā, nu jā, ok, nu, tur tu dabūsi, vai ne? Bet, nu, tur jau, nu, tu izturīji Kilianu. Tādu gandrīz vertikālo kilometru, nu, priekšā visiem. Tas nemaz vairs nav tik viegli. Viņi tur kā pūķis nāk no muguras un zēš tevi. Tā kā, un te tā interese, nu, uz to nakti pazūd, un, nu, jo tur arī nav neko nerāda parasti. Tad pienāk tas rīts, un tad man ir rītīgs pīķis, es mostos, un es skatos, nu, reāli, kas ir izdzīvos, un wow. Ka nevar pazīt, vai ne tās sacensības. Pēc tam interese man reāli pakāpeniski līdz finišam arvien zemāka. Ir īpaši, ja nav kaut kāda cīņa, nu, kad ir bieži vien, teiksim, arī, kā man šķiet pagājuši gadu Toms Evans ar milzīgu atrāvienu, principā, tad skaidrs, kā beigsies. Pēdējās 3-4 stundas jau ir tādas, it sevišķi, ja tu iepriekšējo dienu esi skatījies CCC visu dienu. Un vēl pirms tam OCC. Tad tas UTMB tajā sestdienas agrā pēcpusdienā, tu jau apmēram tā kā dula muša skaties. Nu, tur tas līderi kaut kādu rādeņš, tur kustās tie komentētāji, tev sen jau ir apnikuši. Iespējams, paši sevi ir apnikuši. Bet jā. Jā, nu, tā interese vairs nav tik liela, bet tā no rīta interese ir vislielākā vismaz man. Nu, un ar kuru distanci tad mēs
Nu, Ja jau ar to UTMB mēs UTMB arī turpinam, jā. Jā. Nu, kas tā, nu, droši vien tā kā no Latvijas skrējējiem? Es zinu, ka Linda Boldāna skries. Jā, ir vēl pāris, bet nu, tādi mazāk zinām droši vien. Jā, tā kā tas ir no Linda, tādiem musējiem. Cik man zināms, Linda ir tāda no tiem, kas ir sarakstos, nu, būtībā vienīgā, kas varētu būt, nu, kas tā kā par vietām kaut kādām cīnās. Vēl interesanti dalībnieku sarakstā ir parādījies Vincents Bujārds, kurš ir Western States uzvarētājs, un te būs ļoti interesanti, kā viņam tas beigsies, jo, nu, ja, tiksim, dāmām ir vairākām ļoti veiksmīgi izdevies savienot tā kā Western States un UTMB vienā sezonā, nu, gan tai pašai Kortnijai, gan Keitijai, bet, nu, vīriem tā gluži nav sanācis, un vismaz kā saka, ka kopš Kiliana 2011. gadā neviens nav uzvarējis vienā gadā, gan Western States, gan UTMB, un nu, droši vien, ka tas jau arī parāda par to sporta līmeni. Ir grūti, nu tā kā. Es laikam tādā, ja uz Western States, man liekas, Vincentu nebiju pat top 10 ielicis. Es esmu no tāda super neticīgā, riktīgi pārvērties. Fanā? Nu, fanā, nē, bet nu tā kā, ka man liekas, ka viņam sanāks. Nu, visa, jo viņš kaut kādā mērā man tomēr nedaudz savādāk asociējās nekā tāds, man viņš asociējās tāds nedaudz mierīgs, nosvērts, diez vai pieteiktos tikai tāpēc, ka jāpiesakās. Nu, man tā sajūta tā, tad viņš jūtās labi. Jā, tas noteikti, jo principā viņam jau nav ko, ko viņš tā kā baiga var iegūt. Nu tā. Jo, lai arī, jā. Jo tā kā tas, kas man arī kaut kādā ziņā, kas tā kā iedod Vincentam plusiņu, arī tā pati tā ideja, ko man šeit tas bija Tims Tolefsons, kurš Free Trail podkāstā teica, ka bieži vien jau tā, šī tā kā Western States un UTMB, tas abu skrējienu savienojums vienā sezonā rodas tāpēc, ka kāds slikti noskrēja Western States, un tad grib UTMB revanšēties. Jā. Un pieiet tam skrējienam ar tādu, tā kā, ka tik es parādīšu. Un tā bieži vien tāda slikta attieksme, kā pieetam skrējienam, tad beigās nesnāk nekas. Šajā gadījumā Vincentam nav nevienam nekāda, atriebība tur par kaut ko jānes. Viņš vienkārši, viņš ir pieteicies, gan jau, ka viņš jūtas labi, un gan jau, ka viņš varētu sev labi parādīt. Bet skaidrs, ka ir viņam arī tā atšķirība, ka iepriekšējo reizi, kad viņš skrēja UTMB, viņš bija tā kā neviena nezināms būtībā. Jā, tā bija toreiz viņa liela priekšrocība. Jā, šobrīd viņš ir ne tikai UTMB uzvarētājs, bet arī tagad Western States uzvarētājs. Un jautājums, kā ar to visu viņš tiks galā. Jā, nē, man viņš kaut kādā mērā, tā kā droši vien tas, kas manī visvairāk pārliecina viņa tais spējās. Tieši tas, kā viņš uzvarēja to Western States. Ka viņš nevis, tā kā mauca un tad skatījās, kā sajies. Viņš reāli skrēja, tā sajūta bija, ka viņš skrien savu skrējienu. Un viņš noskrēja super labi, un viņš varēja palikt arī tikpat labi 2. vai 3. vai ne, ja tur pārējiem būtu sagājis, jo vienu mirkli jau viņam bija tur 10 minūšu deficīts, vai ne, no tā Hansa Trojera. Bet viņš noskrēja savu skrējienu, kas bija stabils un spēcīgs, vai ne, un tādā UTMB, ja viņš spēs arī skriet savu skrējienu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo tā kā, tev ir jābūt, tu nedrīkst, kā mēs te runājam, būt pārāk tālu atpakaļ, jo vienkārši tie priekšā, kas ir, viņi neizbeigsies visi. Tev ir kaut kur tur tūmā jābūt, bet tev nav jābūt pirmajam, pirmajās pilsētās, un tev nav jābūt pirmajam arī tai Kormajorā, kas ir pusceļš, vai ne? Tev ir jābūt vienkārši kontaktā. Un, ja tu esi kontaktā, un tu spēj otro pusi kvalitatīvi darboties, tad tev ir ļoti labas izredzes, vai ne? Principā ļoti svarīgi ir, kā izdzīvo un kā par sevi parūpējās tajā naktī. Jā, protams, jā. Tā kā tas ir viens tāds interesants dalībnieks. Vēl no tādiem nesenākiem papildinājumiem ir tas, ka Kortnija arī skries UTMB, tā kā tas arī tas dāmu sastāvs ir ar tādu spēcīgu vārdu papildināts. Vai viņa ir favorīta? Man šķiet, ka ja Kortnija ir sarakstā, tu nekad nevari viņu tā kā izslēgt, bet tāpat laikā man šķiet, ka tomēr ir beidzies tas laiks, kad Kortnija visu dominē. Tā kā man nav tāds, ka es tā kā ieraugu Kortniju sarakstā, man ir sajūta, ka tad tās pārējās dāmas cīnīsies vienkārši par otro vietu. Absolūti nē. Bet
Tikpat labi, vairākas reizes šodien Kortnī ir parādījusi, ka, Kortnī tomēr ir Kortnī. To pašu Hard Rock viņa ir uzvarējusi. Tajā pašā Chianti. Labā konkurencē. Jā, un tādās būtībā es teiktu, Kortnī tā kā, varētu teikt, mazāk parocīgās sacensībās. Tā kā, visādi var būt, bet es neteiktu, ka viņi ir tāda, ka, dominējoša spēka, kas vispār neatstāja iespējas citām. Jā, es droši vien viņu vienalga liktu kā galveno favorīti, neskatoties to, ka piedalās, piemēram, arī Rūta Krofta, kas ir esošā čempione, bet tas nav vairs tāds garantēts. Galu galā pagājušais gads viņai nesanāca. Jā. Nesanāca tāpat top 10 finišē, vai ne? Bet, vai šogad viņai sajies, tā kā droši vien pēc tā, ko viņa mačos rādījusies, manuprāt, ir labākas izredzes, ka viņai sanāk, un droši vien es likmes pret viņu neliktu, vai ne? Bet, šādā kontekstā tad ir, vai Džims Vamslīs ir favorīts. Un vai Kilians ir favorīts. Labi, šobrīd, tā kā, kad mēs to ierakstam, nav tā kā, pilnīgi, tā kā, principā, viņi šobrīd ir sarakstos, tā kā, var jau būt, ka kopš mēs šo ierakstam un palaižam, tā kā kaut kas būs pamainījies. Tas arī nav izslēgts, bet vismaz, tā kā dotajā brīdī abi divi plāno UTMB skriet, un principā abi divi ir pēc indeksa divi spēcīgākie. Abi divi ir arī, tā kā pusklibi. Jo abi divi izstājās no Western States savainojuma dēļ, un, tā kā Kilians neskrēja Sierra Cinal. Kas pēc būtības Sierra Cinal, viņa tai traumē, cik es saprotu, salīdzinoši maz traucējoša, jo vairāk kustība tomēr uz augšu. Viņam, es saprotu, pēc viņa paša stāstītā, ka īpaši slikti ir skrienot uz leju vai skrienot ātri. Tā kā, kas rada jautājums, kāpēc tad, viņš to neskrēja. Bet, droši vien, laikam, tāpēc es arī uz to Vincentu vairāk, ka, šie divi, tā kā, čaļi, kas standartā būtu absolūti favorīti, šobrīd ar savām traumām nav atstājuši tādu sajūtu, ka uz viņiem varētu likt, jo pat ja viss iet super labi, tās ir 19 stundas. Tur jau tā lieta, tie ir tā kā 170 kilometri. Būtībā tas ir nereāls apjoms, tā kā ļoti daudzi, kuri uz starta iziet pilnīgi veseli, beigās ar kaut kādiem savainojumiem dīlo, un ja tu tā kā izēj uz starta tāds, knapi atjēdzies, vai tā kā joprojām ar savainojumu, tas baigi tā kā nedod lielas, tādu, teikt, ka tā kā šis būs beigais dominējošais spēks. Tā kā, tas būs interesanti, vai viņi vispār būs uz starta līnijas. Jā, visādi citādi, skaidrs, ka, tādā džeku konkurencē, tur ir vēl krietnes sarakstīns, bet kopumā es tā kā neteiktu, ka man ir tāda sajūta, ka šis ir gan sievietēm, gan vīriešiem, ka šis ir absolūti tā kā spēcīgākais vai aizraujošākais UTMB, ko es, vismaz pēc starta līnijas, ko es sagaidītu, vai ne? Droši vien, jā. Man pat es teiktu, kaut kāds dažas citas distances liekas, ka būs bišķītiņa aizraujošākas. Jā, jo, piemēram, ja mēs paņemam, top 10 šāļi, Džims Vamslīs uz jautājumu, Kilians uz jautājumu, Keilaps Olsens, kurš ir nevis šī gada, bet iepriekšējā gada Western States uzvarētājs. Arī drīzāk uz jautājumu. Es teiktu uz jautājumu. Šogad neko labu nav parādījis. Viņš viņam bija nopietnas savainojums. Nopietnas savainojums, jā. Bens Dīmans. Iespējams, ka viens no galvenajiem favorītiem ir pagājušā gada 2. vieta. Kas ir tāda, manuprāt, sarežģīta pozīcija, kurā būt. Jā. Vincentu jau mēs pieminējam. Hannes Nambergers, ka ir ļoti spēcīgs un droši vien vienmēr top 3, top 5 favorīts, bet vai uzvarēt? Vai tā kā cīņā par uzvaru, Džons Albons droši vien kaut kādā mērā līdzīgi, vai ne? Ar līdzīgs teiktu revanšu sajūtu, jo viņš pagājušajā gadā izstājās. Kris Maiers, Andrēs Reiterers, spēcīgi. Visi viņi nav runa par to, ka viņi nav spēcīgi, vai ne? Jā. Tā kā, ja mēs tur pājam tālāk, tad tur, piemēram, interesanti kadri kā Zeks Millers, kurš noteikti, es neteiktu, ka ir tā kā favorīts uz kaut kādu uzvaru, vai ne, bet kuram ir gana daudz pieredzes, lai viņš patiesībā varētu domāt par, tā kā, līdzīgi kā par Western States mēs runājam, tu nekad nevari tā kā
negribi zeku sev aiz muguras. Vai viņš ir atjēdzies no tādā, western states, nav zināms, vai ne? Sievietēm jau arī, tur bija Hāla, vai ne? Jā, kura būtībā jau arī tāda savā ziņā revanša situācija, jo viņai, western states nesanāca, un oriģināli viņa bija plānojusi skriet CCC, un, tā kā, principā, varētu teikt, pat pārdomē, ka tomēr skries UTMB. Tāds, vai tas būs labs lēmums, to mēs redzēsim. Jā, Railija Breidija, kā otrā pēc reitinga, kas arī skrēja Western States. Tiesībā ļoti daudz... teiksim, kas tāda UTMB tāda sievietē, man liekas, būs interesanti, piemēram, tā pati Rachel Entrakina, kur ļoti labi noskrēja Chianti turpat aiz Kortnijas un savukārt tajā Kokodonā Kortnija uzvarēja. Redzēs, jo, teiksim, es pat klausījos arī sarunu ar viņu. Būtībā cilvēks pirmo reizi ieraudzīs Eiropas kalnus. Un tajos pirmajos treniņos viņa teica, viņa vienkārši apmēram panikā, kā vispār te var izdzīvot. Viņa nebija tajā Chianti? Bet tā kā kalnu. Okay. Nē, es saprotu. Jā. Nē, varbūt cilvēkam pēc Chianti bija, tādi te tie kalni. Jā, baigi jau kalni. Jā. Bet jā, tāds... Bet šobrīd viņa jau pāris nedēļas šeit ir bijusi un aizvien labāk to saprot, bet vai tas būs gana? Grūti pateikt. Teiksim, manuprāt, tāda Blandīni Rondela varētu būt ļoti spēcīga, jo viņa arī Transvulkāniju fantastiski noskrēja. Jā. Tā kā tas varētu būt ļoti, ļoti spēcīga skrēja. Protams, Ruth Croft nekad nevar izslēgt. Jā, tāda Blandīna vai 100 jūdzēs. Tā kā par piedestālu tur vispār bez variantiem noteikti, vai par uzvaru. Tā, bet, jā, droši vien nākamnedēļ izdomās pildīt to fantaziju, tad top 10 šeit salikt diezgan skarbi. Vai ne? Jā. Labi, tālāk tad ir atpakaļ gaitā, ja iet pēc tā kā startu laika ir. Tiešām. Tad CCC, jā. Piektdienas rīts, sākās ar brutālu kāpumu. Šeit arī tie sastāvi ļoti interesanti. Droši vien, jā, tāds... teiksim, ja UTMB distancē ir šī gada Western States uzvarētājs vīriem. Vincāns, tad sieviešu uzvarētāja Jennifer Lichter skries CCC. Jā. Kā tu viņas izredzes vērtē? Es tā kā paredzēju, ka viņi uzvarēs Western States, un man liekas, ka arī šeit. Šobrīd es neredzu, kā viņi var baigi uzvarēt. Tā kā, jā, man liekas, ka viņi ir izteikta favorīte. Te gan ir, tā kā... Droši vien, kas ir viena lieta, kāpēc man liekas, tie amerikāņi arī tik daudz parādās. Viņiem ir kaut kā tie Western States, viņiem iedod tos reitingus baigi krūtos, un Black Canyons iedod krūtos, un kas droši vien atbilstoši, ne par to stāsts. Bet tie ir pilnīgi savādāki skrējieni. Tie ir ātri, ar tiešām rīktīgi uzsvaru uz skriešanu, un šeit tomēr ir CCC, lai arī daudzi sauc par ātru. Tāpat tās ir... tā ir kalnu ultra. Jā. Un, kaut vai tas pats starta kāpums, viņš absolūti nekādā ziņā nav ātrs. Tas ir kaut kādos, cik tur bija 1500, kaut kādos... 10, 12. Katrā, neatceros, cik tie kilometri, bet... Daudz un vēl bišķīt. Katrā ziņā, vai viņu var visu uzskriet? Jā. Droši vien arī ja es aizietu svaigs, nostātos. Vajadzētu vienkārši visu uzskriet bez pāriešanas. To es visticamāk, kas izdarītu, bet tur es arī tad paliku. Tas arī tā kā būtu tās dienas sniegums. Jā, bet tā kā tie favorīti jau tur, vismaz Džeki noteikti uzskrien visu. Es domāju, arī dāmas pirmās. Bet tas nav, līdz ar to var teikt, ka ir trienams kāpums, bet viņš ir brutāls. Jā. Un, arī jautājums, kas notiek pēc tam, vai ne? Jā, un arī pa vidu, teiksim, noskrēns no Grand Col Ferré uz Champelak, kas ir, principā 20 km tikai uz leju, pēc būtības ir fun. Bet, ja tev tas jādara sacensību formātā... Pēc tam turpinās zāģis, Jā, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Un tad te jautājums, vai tādai, Jenniferai Lichterei ir kājas pēc Western States, lai to visu darītu, un vai viņai ir gana daudz pieredzes tādos kalnos, vai ne? Jā, jo būtībā es teiktu, pēc tādā tīri viņas, sasniegumiem un to, ko viņa parādījusi pēdējā laikā, tā kā īsti, tādā starta sarakstā es neredzu kādu, kur tā kā ar viņu varētu baigi konkurēt, bet, tāpēc, ka bijis samērā nesen tas Western States un, viens jau ir tā fiziskā atjaunošanās, bet cik ļoti pēc, šāda simtjūdžinieka tu esi arī atjaunojies, lai būtu gatavs tā kā atkal 11 stundas ciest.
Nu, tā Jā. kā tas tāds droši vien, ka... Un nav jau arī tā, ka tur nav, tā pati Tonija Makāna. Viņa principā, ja skrien, viņa uzvar. Viņai pēc reitinga viņa tie sestā, bet faktiski, ja viņa skrien, viņa, es neatceros daudz gadījumus, kad viņa nebūtu uzvarējusi. Viņa pagājuši gadu izstājās. Bet tas ir citādāk. Bet tas ar traumu, vai ne, un tas ir savādāk, vai ne? Bet pēc būtības ir bijuši kaut kādi vēl iepriekš gadi, kad viņa skrien, un tu redzi, ka tur vispār tā kā pārējās nav teikt kādā. Jo, zin kā, ko arī jāņem vērā, un teiksim tāds Vincants, viņš ne pirmo reizi ir 100 jūdzes skrējis. Viņam tas ir tā kā kodā mērā zināma teritorija. Viņš pirmkārt zina, kas ir UTMB, un tā kā viņš zina, ko nozīmē noskriet 100 jūdzes. Alpos. Alpos un atjaunoties un viss, viss tas līdz ar to, tā kā tas viņam tā kā dot tos bonus punktiņus, kāpēc tā kā varbūt viņam varētu saiet. Labs starts, varbūt, tā kā maybe ne uzvara, bet kādā ziņā par tādu Jenniferu es tā kā bišķīt tā kā es ceru, ka es kļūdīšos, bet man ir bišķīt aizdomas, ka viņi varētu šeit, tā kā tīrus to, ka tā kā tāda pārāk nezinām teritorija. Jā, un vēl jau galu galā jā, kas ir arī vairāk kārtēja uzvarētāja. Tāpat Ingvilda Kaspersen, kas arī ir uzvarējusi, manuprāt, CCC iepriekš. Jā, katrā ziņā, nav tā, jā, ka ar vienu kāju vai ne, un tā tālāk, bet uz papīra, ja būtu, jāliek tikai viens, droši vien, kad es liktu to pašu Jenniferu Lichteru, tas, kā viņa noskrēja Western States, bija absolūti, manuprāt, dominējoši. Un čaļiem tur noteikti stipri interesantāk. CCC, man liekas, vienmēr ir tāds, ja UTMB ir tādi, super uzvārdi, tie paši Jimmy, Kiliani vai ne, ļoti, ne katru gadu, bet viņi tur ir, tādi Tommy Evansi, tagad arī droši vien tas pats Vincāns turpat jāpieliek, vai ne, kas ir tiešām, tādi čempioni, tad CCC vienmēr ir, varbūt, ne ar šiem uzvārdiem, jo kā tie ir UTMB vai OCC parasti, bet CCC līdz ar to ir, manuprāt, viss neprognozējamākais, kas notiks. Ir mega bars ar super stipriem, un tad ir jautājums, kuram no viņiem būs tā diena, kad viņam sajies, vai ne? Jo, piemēram, šeit, tā kā džekiem, tā kā, pats pirmais sarakstā ir Kristians Minodžio, kurš pagājuši gadu, principā, gandrīz džimu OCC noskrēja. Jā. Tas pats Benjamins Rubiols, kurš... Pasaules čempions. Galu galā Tomā Kardē, kas arī kāds parēja to Western States, bet pa kuru runā kā par čali, kurš varētu būt tuvāko gadu tā kā dominējošais spēks, jā. Jā. Un te jau arī mums iecienītais Young and Fit čalis Hans Trojers. Jā. Amerikānis, kurš Western States skrēja visiem pa priekšu, vai ne? Un te būs interesanti tādā ziņā, piemēram, tādā CCC paskatīties, vai viņš arī te mauks. Zin kā, man liekas, ka, Hansam līdzīgi kā UTMB tai pašai Reičelai Entrakinai, viņš pirmo reizi ir Eiropas šitādos kalnos. Jā, es to... Un, tā kā tas var, protams, tas var nospēlēt arī pa labu, ka tu vienkārši tā kā izbrauc uz kaut kādu nezināšanu un vienkārši tā kā sajiet, bet... Par viņu man likās, es viņā video skatījos, ko viņš bija tā kā CCC trasi pētījis, man likās interesanti, ka viņš ir viens no retajiem tādiem ļoti spēcīgiem skrējiem, kurš ir teicis, ka CCC, kas man ir pārsteidz, CCC trase esot tehniska. CCC trase, es pat teiktu, ka ir, man tā grūti iedomāties tiešām. Tādu tehnisku vietu? Labi, teiksim, noskrējiens uz Triantu ir tāds nedaudz triki vai finiša noskrējiens. Viņi skatīs, ka tas nebūs, grantēts celiņš bez akmeņiem kaut ko tāda. Tie noskrējieni būs, tu esi elpos. Bet tur nav neviena tāda noskrējiena, kur tu stāvi un kas ir pakaus. Apmēram te esi redzējis TDS, jā? Jā, kur tiešām, ko tu elpos arī savu par tehniskiem, kur tev jādomā rīktīgi katrs solis, kur tev sit no rītma ārā, kur tu paskaties pēc kilometru, bāc 7 minūšu kilometrus, 8 minūšu kilometrus. Tur visos, pilnīgi visos kilometros, pieņemot, ka es vaigas kājas, kā minimums ar 5 minūtes skriet. Es teiktu, ka visticamāk, visos kilometros tur kāds izskrēja zem 4 minūtēm. Tur nav neviena kilometra, kur ir kaut kas tāds, kas super bremzētu, vai ne? Līdz ar to, par viņu droši vien tā baža būtu, ka to pirmo kalnu, gan jau viņš var izcelt, par to nav stāsts,
bet pēc tam kaut kur varētu būt arī netik. Nu, it īpaši, tā kā, ja viņš saka, ka viņam likās tehnisks, tas jau nenozīmē, ka viņš tur skries lēni, bet, piemēram, tāds, Kristians Minodžio, tā kā, tur, tā kā. Jā, kuram tas vispār droši neko neizsaka, ka tā tehniskuma ziņā. Jā. Tas kaut kādā mērā tāds Stans Trojers nedaudz atsita, Setu Rūlingu pirms dažiem gadiem, kurš tur vairākas reizes bija potīti mežģīs, un, kuram tas CCC arī nesagā, ka fiziski ir, bet vismaz tajā konkrētajā dienā prasmju, tā kā noskriet labi, īsti nav, vai ne? Un tad, droši vien, ka tā ir te baža arī viņa gadījumā. Kaut kādā mērā jau arī, manuprāt, tādam Hansam, viņam ir gana daudz labi gadi priekšā, lai, tā kā tas nebūtu izšķiroši, vai viņš šogad uzvar vai nevar, vai neuzvar. Jā, katrā ziņā tur vēl gana daudz, tas pats Adams Pītermans, Elijs Hemmings, Daniels Jones, visi ir čaļi, kuri savā labākajā dienā var būt uz piedestāla, visi ir čaļi, kuri var arī droši vien uzvarēt, vai ne? Tā kā tas tāds... Par CCC, parasti, manuprāt, visinteresantākā gandrīz. Kas CCC man ļoti vienmēr kaitina, ir, ka tad, kad viņi tuvojas finišam, tas pārklājas ar UTMB startu, un viņus nerāda vairs. Tas man liekas vienmēr ļoti jocīgi. Labi, un tad šīs dienas pēdējā distance, kur sākas jau šodien, OCC. Par OCC man šāds jautājums. Kura meitene uzvarēs OCC un kādēļ tā būs Tūve? Jo Tūve Aleksandersona skrien OCC un... Tu domā, Džudita Vaidere tur tā kā nav pat vienā līgā? Es domāju, ka šobrīd nav. Come on. Es Tūvi pēdējo reizi redzēju Montblanc maratonā. Tur tā kā, viņam bija atsevišķās sacensībās. Bet arī pasaules čempionātā pat 35 minūtēm uzvarēt, vai cik tur, tā kā... un tā kā pret kaut kādu Sāru Alonso, kas arī šeit ir sarakstā. Turklāt, man liekas, Judita Vaidere kaut kad nesen bija sociālos tīklos ielikusi, ka kaut kas viņai tur nebija sanācis labs treniņu bloks. Bet arī, man liekas, Tūvei bija... Nē, Tūvei bija kaut kāds vīrus bijis, vai kaut kāds tur... Man liekas, Juditai arī bija kaut kas, ka nekas atgūsies un būs. Nē, zin kā, tā kā, ja ir... piemēram, tāda Judita vai kaut kāda uzraksta, ka tur kaut kāds tur rekuram, piemēram, arī tā patī Laurena Gregorija, kura ir 4. sarakstā. Arī tā kā es kā reize vakar skatījos, viņa ielikusi YouTube video tieši tā kā, ka viņa tūlīt brauks uz Eiropu un viņai kaut kāds Ahila, tā kā neliels iekaisums. Kam? Tā ir Laurena Gregorija. Okay, jāsaka. Un, ka viņa kaut kādas dienas tā kā notur uz Ričuku. Teiksim, un tas uzreiz, manuprāt, ir tāds tā kā, tā kā tu tikko nokrities pa vairākām pozīcijām, jo vienkārši tas tā kā sastāvs ir tik dziļš un tās sacensības ir tik īsas, ka, tā kā, teiksim, tādai akal Tūvei man šķiet, viņai ir tāds pārsvars pār citām, ka pat ja viņai tā kā bišķīt kaut kas nav, tad viņa vienkārši ir nolīdzināta vienlīdzīgi ar citām, bet viņa ar to savu vienkārši mentālo kapacitāti ciest tā kā neviens, tā kā... noteikti, ka jāpiekrīt. Man tāda sajūta, ka viņa tikai pati sev var no tām sacensībām tā kā... izslēgt. Jā. Kas arī ir iespējams. Bet, ja mēs atceramies pasaules čempu, tur viņa ar kaut kādu arī milzīgu no sērijas caurumu uz galvas, ko viņa iepriekšējo reizi, kad viņa skrēja tās sacensības. Tā teikt, pāris nedēļas pirms pasaules čempionāta viņa skrēja to pašu distanci sacensībās, tur pārsit galvu, tāpat uzvarēja. Ar visu to, ka viņi tur vēl sašuva galvu sacensību laikā tur un, Jā, droši vien, ka, turklāt, ja viņa ir treniņu mačā gatava turpināt šādā formātā, tad, viņa nav nemaz arī tik viegli pašai sevi izslēgt. Tur, tā kā, jā. Tā kā man liekas, neskaidrs, ka tur tā kā tas saraksts ir spēcīgs. Un tā kā tā pati Judita pieminētā Maud Matīs. Sāra Alonso. Naomi Lang, kura ir ļoti arī labi sev parādījusi pēdējos gados. Man šķiet, viņa arī tur tajā pašā pasaules čempionātā bija 2. vai 3. neceros kādā secībā. Viņas tur ar Sāru Alonso finišēja. Arī tā pati Malenosa. Jā. Principā, kas tāds interesants vārds šeit ir Molija Seidel, kur principā ir ar augstu reitingu, bet es droši vien arī tā kā nedotu viņai milzīgas izredzes. Ir kaut kāda, teiksim, ja piemēram tiešām tie ekstra kilometri ir nākuši ar tādu, teiksim, viegla grantene. Jā, iespējams, ka tur tas, ka, tā kā, ja tu esi dabūjis olimpiādē bronzu maratonā, tā kā tas motors iekšā tev ir labs. Jā, kur, teiksim, tas var tā kā, bet vai tas ir kalnainā
60 km skrejienā tev tā kā glābs. Nu, grūti pateikt. Tas OCC nav viegls. Vispār ne. Nu, tā kā es noteikti viņu raksturotu kā grūtāku pat par CCC, jā. Diezgan, Jo intensitāte tomēr ir pagriezta nedaudz augstāka jau no starta. Un arī, es teiktu, tehniskums ir līmeni augstāk, jo, ir kaut kādas vietas, kas pārklājas, teiksim, tas pats, lai gan tagad, lai šķiet, finiša noskrējiens ir citādāks viņiem, tā kā viņi, OCC ir viss tagad pilnīgi savādāk. Jā, bet piemēram, tas no to pašu... Es tagad tos dažus gadus atpakaļ uzkrāju OCC, un es tev tur kaut kur mēģināju iet trasē, tā kā apskatīt un satikt. Man īstenībā, es neko no tā nebiju redzējis. Jā, tā kā viņam ir... es teiktu, kā ir kaut kāds tas posms, kas... principā, ir tas sākums, es teiktu, līdz Trent gandrīz pārklājas. Jo, sākums ir bijis šī citādāks, jo sākums ir uz ieras, un tad jātiek līdz vietai, pirms Šampēklāk, kur tās trases tā kā sajiet kopā, un tad, teiksim, tas posms līdz Trent ir, būtībā tāds pats. Bet, būtībā ar tādu atšķirību, ka, ja, piemēram, tādā, CCC un UTMB to noskrējienu uz Trent, kas ir, tā kā bišķīt tāds sarežģītāks, tu tomēr vari skriet zemākā intensitātē. OCC tu nevar to atļauties, tur tev ir reāli, tā kā all-in. Un tad pēc tam attiecīgi aiziet, ka ir Col de Balme, kur tāds, es teiktu... Tehniskāks jau krietni. Krietni tehniskāks. Tā kā tur... Es teiktu, tur pat sausā laikā, kā manā gadā, bija tieši tā kā problēmas to, ka bija pārāk sauss un putekļains un tie akmeņi vienkārši, tāpēc slīdēja. Tur, tā kā tu skrieni, tu redz, tev priekšā krīt, tev aizmugurē krīt, tu pats nokrīti. Tā kā tur nepārāk patīkam. Un tad beigās ir Valorsīnē kontrolpunkts, bet nevis tā kā apakšā, bet augšā, kur ir pacēlājs. Jā. Jā, un tad tā kā iet uz Arženķieru, un tad būtībā varētu teikt tā kā pretēji, kā Montblanc maratons sākas. Jā. Tur pilnīgi savādāk nekā CCC un UTMB finiši. Jā. Katrā ziņā OCC tāds vienmēr ir pārbāsts. Un šeit noteikti ir tā distance, kur ir randomie spāņi daudz, randomie francūži daudz, kurus noteikti tie, kas seko vairāk tādai maratona distancei vai ap to, kur skrien, kur tie ir zināmi vai ne, bet mēs vairāk tādā ultradistancē, tad mums viņi ir kaut kādi jauni parasti, vai ne? Bet tas nenozīmē, ka tā kā viņi nebūs pēc dažiem gadiem jau CCC vai vēl pēc dažiem gadiem UTMB. Protams, netrūkst arī man šķiet, ja paskatās, teiksim, vīru sastāvu OCC, tas arī tur vienkārši ir tāda uzvārdu parāda, teiksim, Remi Bonnet. Tur, manuprāt, paskaidrojums neprasa. Tāda interesanta būs Francesco Pupi, tāda vēl viens... skrējējs, kurš skrējas Western States, tāda šī gada 2. vieta. Jautājums, kā viņš būs pēc sava pirmā 100-jūtnieka atjēdzies, lai tik ātrā un īsā distancē sev labi parādītu. Man laikam es uz viņu neliktu tādas milzīgas, bet nevar zināt. Francesco uzvarēs, taču, come on, protams. Un tāds šāns, nedomā, neko? Francesco Pupi uzvarēs, un tad pārējie tur bakstīsies pa 2. un 3. vietā. Labi. Labi, es, protams, nezinu. Protams, visādi Peter Engdāli un tā tālāk. Un Daniels Patis, kurš... droši vien tādiem Latvijas klausītājiem interesanti varētu būt Miguels Benites, kurš bija Gauja Trail, ir 20. pēc reitinga. Tā kā par viņu 19 potenciāli augstāk. Te arī tāds, piemēram, Kristians Alens, kurš ir superātrs skrējējs. Ja sajiet. Labi, viņam... Nē, kaut kādas reizes tā kā, bet... Kādas reizes katram nesaiet. Jā, bet šeit, manuprāt, šādās sacensībās tur, būtībā, tur ir 2 varianti. Tā kā vai te all-in un tev sajiet, vai šoreiz nesaiet. Bet tas ir tā kā vienīgais... Tas jau vienīgais... arī to interesantumu padara. Jā, tas ir vienīgais veids, kā, manuprāt, teiksim, šādas distances, jau tā kā cīnīties par kodām vietām. Jā, ja tu tur taktiski sāksi kaut ko, tad būs pavēlējā. Jā. Labi. Tas par OCC. Tās tādas 3 galvenās distances, kurām jāsako līdzi. Kas interesanti, pagājušā gada UTMB uzvarētājs Toms Evans tomēr ir izvēlējies nestartēt. Tas tāds kaut kādā mērā arī drosmīgs solis. Viņš pilnīgi savādāku to sezonu uztaisījis, salīdzinot ar to, ko patiesībā dara ļoti daudzi elites skrēji. Kaut vai tā pati izvēle skriet hardroku, ir specifiska izvēle.
Jā, jā. Nu, turklāt vēl tāda, kas viņam nesagāja, vai ne? Kas Nu, viņam jau padara arī vēl pirms tam Transgran Canārija nesagāja. Kas viņam tur notika? Viņš Viņš tur izstājās. neaizbrauca. Viņš izstājās. Viņš neaizbrauca. Vai tad? Man liekas, viņš izstājās. Ok, nu labi, jā, tur viņam arī, man likās, ka viņš nestartē, bet tā viņš izstājās, jā. Jā, Ko jā. iegūlē. Neies jau ticēt. Nē, es jau ticētu, vai ne, kohostam. Jā. Bet jā, nu, līdz ar to teorētiski, nu, tāds varētu būt, nu, hei, re, kur vismaz tā kā, nu, revanšēties, bet, nu, zin kā arī man šķiet, nu, kā pērnajam uzvarētājam, tā ir tieši tāpatās kā Ruth Croft, un tā ir tāda, nu, tādas, nu, labi, Ļoti grūta vieta, kur būt patiesībā. It īpaši, ja tu neesi top formā uz to brīdi, nu, ka tu nejūties, ka tu varētu parādīt savu, tā kā, absolūti labāko, jo... Nu jā, un tur droši vien pat tāds, ka, nu, ja tu sasniedz 100%, tad ir ok, Jā. bet ja tev būs, nezinu, 98% gatavība savā galvā, visticamāk, nu, tas tevi radīs riktīgi vēl bažīgāku nekā parasti. Nu, ja tu jau zini, kas ir tas, nu, kur vajag 100%, vai ne, ko tas iedot, vai ne, rezultātu. Un tad, ja kaut kas no tā nav, visticamāk, tas tevi biedē, un tas var pēc tam beigāt spēlēties tik garās distancēs. Tā kā jā, šajā reizē bez Toma, kas... Nu, runā, ka viņš plāno skriet diagonāli defu. Jā, man Toms vienmēr ir interesants licies. Es gan kaut kur nebija tajās memēs, ka visgarlaicīgākais skrājējs pasaulē. Varētu būt. Nu, nezinu. Varbūt visgarlaicīgais tādā ziņā, ka tagad jau vispareizākais. Jā. Nu, tādā ziņā visgarlaicīgākais. Nē, tas skaidrs, jā, izlūkos ar viņu negribētu tos droši vien. Bet, jā, nu, kaut kādā ziņā skatoties, uz ko viņš šogad ir tā kā gatavojies, droši vien tāds diagonāli defu ir diezgan loģiska atbilstoši, izvēle, jā. nu, tā kā Nu, tā daudz kāpšanas, nu. Hard Rocks, Bob Graham Round viņš skries, kas ir Anglijā. Arī ļoti tehnisks, jā. Plus diagonāli defūs. Nu, ļoti loģisks kāds. Nu, kas arī izklausās pēc tam, loģisks viss ir. Pēc pārsteigumiem, vai ne? Jā. Vēl varbūt no tādiem, nu, teiksim, nu, kā tu minēji, ka rekur, nu, tā kā Tomam, kas svarīgi, nu, tā kā, nu, būt uz tā starta tiem 100%, nu, tad, nu, tāda līdzīgas analoģijas, ja mēs, nu, tā kā atgriežamies pie CCC distances, būs interesanti, vai, nu, viņa gan nav, tā kā, nu, ne tuvu kaut kādos tur top 10, bet, nu, arī tīri laba The North Face skrēja Claire Rhodes. Nu, būs interesanti pasakot, vai viņa būs uz starta, jo, nu, tā kā es zinu daudzus, kuri arī Latvijā skrienot tā kā satraucas par lāčiem. Un, Viņa nesatraucās. Jā, jo viņa uzvarēja. Līdz satika, bet, nu, par laimi tā kā, nu, 1-0 viņas labā. Es gan saprotu, tur kaut kas saskrāpēts. Nē, ir kaut kāds, jā, tur, nu, tā kā, nezinu, var teikt, sakosta, nezinu, nu, tā kā uzbrukuma pēdas ir palikuši, tur kaut kādas, tur es ne, nu, tā kā, nu, līdz ar to, nu, tā kā pavisam sveikā cauri viņa netika, un, nu, tas kaut kādu, nezinu, apmēram 1,5–2 nedēļas pirms starta, nu, jautājums, vai ir vispār jēga braukt un piedalīties, nu, tā kā, un, nu, tāds, katrā ziņā diezgan, jā. Bet nesatraucaties, tas bija Aļaskā, nevis Augstrozē vai kādā citā Latvijas vietā. Lapmeža ciemā kaut kādā, jā. Jā, bet, nu, ja tu iesāki pa tādiem, varbūt, kas, nu, netāds, ka rekur 100%. Man ļoti patika, ko Gediminas Grinijus bija lietuviešu skrējējs ierakstījis, ka viņš arī skries UTMB. Nu, kas varbūt tāds teksts, kas sākumā pirmā reakcija ir bez mazai, nu, tā kā, nu, lūzera kaut kāds tur tāda mentalitāte, vai ne? Bet patiesībā jau gadiem ejot droši vien tādā skriešanā, kur nav tādas, nu, stingras karjeras novilkšanas līnijas, ka, hei, es tagad beidzu, vai ne? Tu turpini piedalīties visur turpat, kur tu piedalījies. Nu, vienkārši tu paliec švakāks, vai ne? Un viņam ir 48 laikam. Nu, viņš bija ielicis, ka viņš vairs viņš skries UTMB, bet viņš vairs nepiedalās tāpēc, lai kādu apdzītu, lai būtu pirmais, lai būtu otrais, lai... Nu, viņš ir bijis UTMB otrajā vietā. Jā, lai tikai, lai tikai dragātu apdzītu, vai ne? Viss par, ka viņš piedalās nu, vairāk piedzīvojumu, vairāk, kas būs aiz nākamā līkuma un tā tālāk. Un, man liekas, arī ļoti tāds, nu, protams, es uz sevi to ļoti lielā mērā, bet arī es tev tā nemāku pilnībā vēl pārslēgt, bet es ļoti saprotu, ko viņš saka. Man arī tā doma par, ka tas ir piedzīvojums un, nu, kaut tā, man pirmās tādas sacensības, man liekas, bija kāds 100, ka es 100 jūdzes skrēju pirms 3 gadiem.
ka es savu galvā biju ielicis, ka, hei, es redzēšu 160 jaunus kilometrus Alpos. Tas nekas, ka lielākā daļa pa nakti, un es neko tur neredzēju. Zem kājām jūtu, vai ne? Propriocepcija laba. Jā. Un, tā kā, jā, tas arī tāds, manuprāt, labs stāstiņš. Jā, tā kā, nezinu, gan jau neatcerēšos ielikt linku uz viņu to Instagram postu, bet jā, var pameklēt apstīties. Tur tiešām, tā kā es arī to redzēju, un bija tāds, likās tā, ok, jā, nu, skaidrs, kā tās attiecības ar to sportu, nu, tā kā, nu, neizbēgam gadu laikā mainās, un man šķiet vēl nesen sapsta, kā mēs ielikām vienu podcastu epizodu, kur arī, nu, tā kā divas skrējējas arī runāja par to, ka, nu, viņas abas būtībā ir, nu, varētu teikt, bijušas šajā brīdī profesionāls skrējējas. Nu, vienai no viņām, nu, viņa ir palikusi stāvoklī, un tas šobrīd ir viņas tas, nu, tā kā, no ko tā dzīve grozīsies, un viņa arī ļoti daudz tā kā strādā, nu, tā kā, nezinu, varētu teikt, tā kā, nezinu, sacensību aizkadros, nu, kā komentētāji, un līdz ar to tā kā tas, nu, kā tas pamainās, un savukārt tai otrai, nu, viņi ļoti daudz uz savu, tā kā, nu, profesionālo izaugsmi šobrīd, un, nu, ka, teiksim, ka var mainīties tās attiecības un skatījums, un, nu, jā, tur, tā kā nu mēs katrs, protams, to pieņemt un atrast to veidu, kas mums, tā kā, dara vislabāk. Nu, labi, tad jau, lai visiem mūtēm bērnu nedēļas nogalē labi. Un tiekamies takās. Tiekamies takās. Čau. Čau.